visi jaunieši tiešām dodas projām uz Rīgu. Viņiem liekas, ka šeit nav ko darīt. Šeit ir tikai dārzs, veikals, un tas ir arī viss. Bet ja tu šeit paliec, tad tev jāsāk domāt, ko es šeit darīšu. Ja tev ir ideja galvā, tad atliek vien noticēt un to radīt un īstenot. Kā nav būtiski, vai es dzīvoju Parīzē vai Londonā, vai arī šeit tādā mazā ciematiņā kā Lejasciems. Ja es neko neuzgleznoju, neko nerados, jūtos tāda kā tukša. Es ar saviem darbiem cilvēkiem dodu to prieku. Kaut vai tai pašā lietainā dienā tu uzvelc apgleznotus zābakus, un taču jūties uzreiz tāda pacilāta. Tu uzreiz domā, cik forši šodien līdz lietas es uzvilkšu apgleznotos zābaciņus, es jutīšos īpaši, uz mani atskatīsies citi. Es cenšos, lai tie cilvēki, tā mana komanda būtu man tepat blakus. Pirmkārt, tāpēc, lai viņiem būtu arī darbs, lai viņi būtu iesaistīti. Es domāju, ka jā, kad mēs varam būt līdzvērtīgi lielajiem māksliniekiem, lielajiem dizaineriem un izveidot kaut ko unikālu šo dizaina produktu un būt. Bet jā, ir tāda vieta Lejasciems, tāda pasaulē ir vieta, no kurienes nāk šīs dizaina kurpes, šīs dizaina somiņas. Un tieši vietējie meistari viņas šeit taisa un ražo. Latvija, tās ir manas mājas. Tie ir mani 2 dēli, kurus es gribu, lai viņi uzaug Latvijā, lai viņi iemīl katru šeit lauku, katru koku. Jā, Latvija man ir, nezinu, tā esmu es pati.